Stoļeravas pagastā darbojas uzņēmīgi un strādīgi cilvēki. Pagastā ir viena no lielākajām ražotnēm novadā, tas ir kokapstrādes cehs. Šajā ražotnē strādā cilvēki arī no Rēzeknes pilsētas. Nodarbojamies visu laiku ar kokapstrādi. Tagad dotajā momentā pēdējais ir palešu ražošana, ko mēs darām. Kam jums ražojat šīs paletes? Tagad pārsvarā uz Eiropu eksports iet. Latvijā ļoti maz Latvijas tirgumu. Paletes, ko izmanto tirzniecībā no Stoļeravas pagasta, tiek sūtītas uz Vāciju, Franciju, Beļģiju un Holandi. Pašlaik noiets esot labs, lai ražotnes vadītāji apsvērtu domu par paplašināšanos. Jāteic, ja citos pagastos uzņēmumu vadītāji sūdzas, ka ir grūti atrast labus darbiniekus, tad šeit ar to nav problēmu. Cilvēki visi strādā, nav bezdarbs tik liels. Tas ir pats svarīgākais, lai cilvēki varētu strādāt un nopelnīt. Kad satiekos ar kolēģiem, viņi saka, brauc prom uz Angliju, uz Īriju vai uz kaut kur strādāt. Pa pēdējiem 5 gadiem no Stoļeravas ir aizbraukuši. Man liekas, uz rokas pirkstiem var saskaitīt, cik cilvēki ir aizbraukuši strādāt uz ārzemēm. Pagastā izveidotas 2 kooperatīvās saimniecības, kas nodarbojas ar graudkopību un piensaimniecību. Kooperatīva uzņēmumā Kopdarbs apvienojušies 40 zemnieki, kuri darba nodrošina 20 cilvēkiem. Šeit tiek turētas 67 slaucamas govis. Piens tiek nodots lietuviešu uzņēmējiem, jo tie labāk maksā. Šodien dienu var jau izdzīvot padrusciņētā, tāpēc, ka cena pacelušas uz pienu. Bet gadu atpakaļ mēs slaucam i nododam pienu pa 9,7 centimi. Pie pašizmaksa mums bija 13,5 centimi. Cik ir šobrīd par pienu? Par pienu tagad mums maksā 18,5 centimi par 1 litru. Stoļeravas pagastā kopumā dzīvo 680 iedzīvotāju. Pateicoties uzņēmējiem, tikai 5% no darba spējīgajiem ir bezdarbnieki.